Labdien! Pirmdienas rīts, 11. raidījums ārsts LV. Skatieties mūs arī ceturtdienās 9. un sestdien 8:30. Un vēl klausieties katru dienu Latvijas Rādio 2, 11:12. Ārsti jums stāsta patiesību. Mēs jums stāstam, kā pareizi saglabāt savu veselību un kādā veidā domāt pārsniecību, ja tāda nepieciešama. Un šim nolūkam mums ir arī žurnāls ārsts LV, un viņš tiešām ir iznācis augusta numurs. Un augusta numuram uz vāka ir ievērams sirds ķirurgs Pēters Stradiņš, un tā nav uzvārda sakritība, tā vienkārši nav uzvārda sakritība. Tas tiešām ir profesora Paula Stradiņa mazdēls, kas ir šobrīd izcils sirds ķirurgs. Un vēl lasiet mūsu portālu www.ārsts.lv. Tur arī ārsti jums stāsta patiesību. Bet šodien mēs runāsim par ķirurģiju. Un man ir fantastiska izdevība, ka pie mums ir atnākuši divi savas paudzes izcilākie ķirurgi. Tas ir Rakus valdes loceklis, ilgadējs Austrumu kliniskās slimnīcas vadītājs, profesors ķirurgs Viesturs Boka. Sveiks, Viestur! Sveicināts! Un šīs pašas Rakus slimnīcas onkoloģijas centra galvenais ārsts, ko mēs uzskatām par visu laiku Latvijas labāko onkologu, Viesturs Krūmiņš. Sveiki, Viestur! Sveicināt! Un jūs abi divi patiesībā Latvijas medicīnā esiet tāda leģenda par Stradiņu ķirurģiju zelta paudzi, kurā vēl bez jums bija Gardovskis, Cunskis, Doļģis un visādi citi džentlmeņi. Un viņi visi tagad nosaka Latvijas, teiksim, medicīnas virzību, filozofiju, bet savu laiku jūs abi divi esiet bijuši tie, kur visi Latvijas cilvēki vēlējās nokļūt, ja tiešām vajadzēja operēt. Kad jūs pēdējo reizi esat viens otram pretim stāvējuši pie galda? Man liekas, ka viens otram pretim stāvējuši, tas ir kaut kādi 70. gadi. Man liekas, kad mēs strādājam Stradiņa slimnīcā, profesora Rutkina klīnikā, iespējams, bet tālāk mums tie ceļi ir šķīrušies. Man liekas, jūs vienmēr stāvējat katrs kā galvenais. Mēs dažādās nodaļās strādājam. Blakus. Blakus, pie blakus galdiem. No arī Stradiņa slimnīcā mēs strādājam blakus nodaļās. Un tanī laikā bija 3 galdi vienā zālē. Bieži jau sanāca, jā. Bet patiesībā jūs esat apmēram tomēr Ceplītes un Dāvis audzēkņi vai bērni, vai tas nav tā tomēr? Vai tā ir pilnīgi cita filozofija, kas ir toreizē onkoloģija? Onkoloģija stipri mainījusies. Onkoloģija ļoti stipri pa šiem gadiem mainījusies. Un faktiski tas, kas kādreiz mums bija, teiksim, tas robežu variants, tas tagad ir seni pārkāpts, ja, un gan vecuma ziņā, gan operācija apjoma ziņā, gan ir nākuši klāt daudz un dažādas tehnoloģijas, tehnikas. Ja, tā kā operācijas tas ir stipri atšķirās. Ja. Protams, ka doktora Ceplīte ir mani skolotāji onkoloģijā un īpaši kuņģa ķirurģijā, bet daudz, kas ir nācis klāt un tās nianses, tās vairs nav nianses. Bet jūs tam kaut kā bija apmēram tā, ka Viesturs aizgāja uz operācijām, kurā izņēma pilnīgi visu, kas bija no vēdera izņemams. Tas ir Viesturs Krūmiņš. Un Viesturs Boka aizgāja uz tām lietām, kur ļoti smalki, piemēram, vairogdziedzers. Tāds ļoti smalks, filigrāns, mazs. Jā, smalkums un filigrānums īstenībā tas ir saistāms ar ķirurģiju, un kādreiz nonievātais jēdziens par tām zelta rokām jau īstenībā ir taisnība, lai gan šodien ķirurģija ir mainījusies, man jāpiekrīt doktoram Krūmiņam. Šodien ķirurģija ir īstenībā diezgan eklektiska specialitāte, jo tā izglītība saucās šodien competence-based ķirurģija, uz kompetencēm balstīta ķirurģija. Un tur jāzina viss fundamentālās zinātnes par cilvēku, ģenētiku ieskaitot, cilmšu un ieskaitot. Ja to ķirurgs visu nezina, tad viņš paliek drusku par rokdarbnieku. Un 70. 80. gadu Latvijas korifejs ķirurģijā Vīlis Purmalis lietoja toreiz, tas man jāsaka, krievu valodā tu pārtulko. Viņš tādus ķirurgus, kas tikai ar rokām operē, sauc puzorezi. Un tā ķirurģija ir mainījusies, un tāpēc, ja mēs runājam par to Stradiņu skolu un tiem skolniekiem, tad tagadējā paudze, kas nāk iekšā, viņa ir uz šīm kompetencēm izglītota, pati izglītība jau ir uz tehnoloģijām bāzēta, un drusku tā sāpi, ka tehnoloģijas šodien sāk diktēt ārstu un pacientu attiecības.
Jo bez trīsdimensiju, bez Full HD, bez fluorescentām, mikroskopijām ķirurģija vairs pasaulē nesaprot. Un tad ir jautājums, cik jums kopā veselības budžetā ir nauda, cik tās tehnoloģijas un cik tad naudas uz vienu pacientu. Vai mums nav vienkāršāk kaut kā racionālāk lietot. Bet vispārējā ķirurģija, ko es tā kā pārstāvu, viņa jau ļoti šaura disciplīna ir. Patiesībā sakot, tā ir vēderdobuma ķirurģija, endokrīnā ķirurģija, jo visas pārējās ir aizgājuši vismaz 16, 18 specialitātes, kas viss ir ārstu biedrībā. Teiksim, vēnu ķirurģija, neiroķirurģija, asinsvadu ķirurģija, plaušu ķirurģija, sirds ķirurģija un tā tālāk un tā tālāk. Tā kā vispārējā ķirurģija tiešām paliek gastrointestinālais trakts, kur otra puse ir onkoloģija, un tur doktors Krūmiņš. Tā ir lielākā daļa pašlaik onkoloģija, ne? Tā varētu būt, jo daudzas slimības, teiksim, ir atklātas viņu saknē un var jau ārstēt ar zālēm un citām metodēm, minimāli invazīvām. Un labs ķirurgs īstenībā šodien ir nevis tas, kas prot labi izoperēt, bet kas laikā prot apstāties un pateikt, klausies, tev nevajag operēt, mēs tev varam ārstēt savādāk. Un tā ir liela arī piespēšanās ķirurgam tikt pāri tai gribai, ka rokas niez un vajag operēt, bet ja tu redzi skaidri un gaiši, ka šo slimību šodien var neoperēt, tad pacients jau no tā arī ir ieguvējis. No visām tā laiks, tā galvenajām appendektomijas mazāk, kuņģa operācijas mazāk, žultspūšļi apmēram tikpat palikuši. Jā, tāpēc, ka kuņģa slimības ļoti ir mainījušās. Slimības varbūt nav mainījušās, bet mūsu izpratne ir mainījusies. Un liela revolūcija jau bija helikobaktērijas atklāšana, un to var ārstēt, un kuņģa čūlas var sadziedēt. Attiecībā uz kuņģa vēzi, es domāju, tur daudz izmaiņu nav. Doktors Krūmiņš jau to zina labāk, kā ir ar agrīno diagnostiku un lielajām operācijām. Tas ir saglabājies. Appendektomijas, es domāju, varbūt arī ir tas skaits mazinājies, jo agrāk bija tā, ja kaut kas nav skaidrs, tad mazākais ļaunums ir steidzama operācija, un bija tāds teiciens labāk, lai tad ar to nodarbojas kosmetologs ar to rētu, nekā ķirurga kļūdas dēļ nāksies pat anatomam strādāt. Un tāpēc bija tāds nolikums 2 stundu laikā neskaidros visus izoperēt, un tas operācijas skaits bija milzīgs. Tagad jau tehnoloģijas un attēlu diagnostika ļauj tomēr sakarīgāk spriest par to, vajag vai nevajag operēt. Savā laikā bija, kad to diagnozi uzstādīja faktiski tikai pie palpācijas. Ja? Ļoti maza nozīme tur bija klīniskajām analīzēm, kā tu ievāc anamnēzi no pacienta, kā tu viņu izmeklē. Faktiski tā bija arī diagnoze. Tagad tiešām ir kompjutera tomogrāfija, sonoskopija un varbūt vēl cits papildu iespējas. Bet, ja iet runa par onkoloģisko ķirurģiju, tur arī, teiksim, ir stipri mainījusies tā pieeja. Piemēram, pie krūts dziedzera operācijām varētu pateikt, ka tā operācija apjomi ir pat sašaurinājušies. Ja? Tiek izmeklēts sarga mezgls, tas ir, teiksim, pirmais limfmezgls ceļā no audzēju uz limfātisko mezglu tiem kolektoriem. Ja tur konstatē, ka metastāzes nav, tad tu vari atstāt tos limfmezglus. Un ir šausmīgi pieauguši dažādas papildus iespējas, gan ķīmijterapija, gan hormonāla terapija. Ja iet runa, teiksim, bakal par kuņģa ķirurģiju, ko pieminēja, ja, tad tur tas process iet mazliet savādāk, viņš iet uz plašumu, tur paplašinātās limfadenektomijas, ja, pirms operācijas ķīmijterapijas, ja nevar uzreiz izoperēt kuņģi, tā kā iespējas ir krietni palielinājušās un taktikas ir mainījušās. Ja. Bet arī meklē, kad tu sāki, tad metastāzes bija gandrīz kontraindikācija operācijai, vai vismaz tikai paliatīvas operācijas. Tad bija iespējams tagad, ja tev ir pilna saknes ar metastāzēm, tu paņem skalpelu un meties virsū un cilvēks dzīvo 5-10 gadus ilgāk. Te ir atšķirīgi atšķirās lokalizācijas. Ja tas ir kuņģis, tad varbūt tā ir, kā tu teici, ja, bet ja tā ir resnās zarnas audzējs, taisnās zarnas audzējs, ja, tad tur ir iespējas, ja, teiksim, veikt vairāk etapu operācijas, un jāsaka, pēdējā laikā mums ir stipri attīstījusies aknu ķirurģija.
Jā, tur, teiksim, sākās kādi 4-5 gadi varbūt atpakaļ, bet tagad tas ir tāda ikdienas, bezmaz rutīnas darbs, hemihepatektomijas, tas ir pusaknas izņemšanas labās vai kreisās puses, plus vēl tur pirms tam ķīmijterapija, pēc tam ķīmijterapija, varbūt pēc tam vēl no tās pusaknas vēl kādu mezglu var izņemt, ja? Vai arī ir iespējas arī stādterapijai. Stādterapija arī var iedarboties stereotaktiskā stāda. Jā, ļoti precīzi uz milimetriem. Visi vēderi tur nostaro, bet tikai to 1 milimetru. Tikai to jā, ar precizitāti līdz 1 milimetram. Jā, tā iekārta, kas mums ir, Novalis, tā ir ļoti precīzi stereotaktiskā starošanas iekārta, kas ļauj, teiksim, ļoti nelielus milimetru, teiksim, diametrā perēkļus starot, ne tikai pie kuņģa ķirurģijas, bet arī, teiksim, pie prostatas vēža un tā tālāk. Un šī te advancētā tehnoloģija, jāsaka, patiesībā sakot, ir jau 8 gadus pie mums, un mums jau jāsāk domāt par nākošo paaudzes tehnoloģiju, un tad mēs, varbūt tā nav šīs dienas tēma, kā mēs nonāksim pie tā jaunā starotāja, bet, pagaidām, jo izmaksas ir ļoti lielas. Un es vēl gribēju piebilst pie tā, ko doktors Krūmiņš teica, viss tas stāstītājs liecina par to, ka ķirurģija, un it īpaši onkoķirurģija, tā ir multidisciplināra nozara, katrs daudz savu darbu, un šie konsīliji, kas ved uz personalizētu ārstēšanu, katram pacientam ir sava operācija, katram ir klasifikācija jau viena, bet katram tās stādijas īpatnības mēdz atšķirties. Un plus vēl nāk iekšā invazīvā radioloģija, iespējas selektīvi kateterizēt un pievadīt pie šī tumora, varbūt arī ārstējošs medikamentus un tā tālāk. Tas ir tiešām liels komandas darbs, ko noteikti vajag darīt lielos specializētos centros, un onkoķirurģija, manā izpratnē gan ir tāda, ko nevajadzētu šķaidīt pa visām operāciju zālēm, kas Latvijā ir. Vēstur, ja mēs par tām multidisciplināram izstāst, te visu laiku kliedē mītus, ka mikroķirurgi tikai un vienīgi piešoja pirkstu. Pastāst, ko mikroķirurgi dara pie tevis? Jāsaka, ka mikroķirurģiem mums ir ļoti laba sadarbība. Pirmām kārtām tas ir seju žokļu ķirurģijā, ja, kur tiek veikts rekonstruktīvās operācijas. Ja, neesmu sagatavojis līdz paņēmis bildes, bet jāsaka, no šausmīgiem, briesmīgiem skatiem tiek izveidots ļoti normāls cilvēks sejas. Ja. Tur, teiksim, ir žokļu izņemšanas, augšžokļu, apakšžokļu izņemšanas, ir acis izņemšanas ar apkārtējiem audiem. Un tas viss ir kaut kādā veidā jārekonstruē. Un, tur te mums nāk palīgā mikroķirurgi, kas ņem lēveres gan ar kaulu fragmentiem, gan mīksto audu fragmentus. Tāpat tās arī mikroķirurgi mums palīdz pie lieliem ādas, zemādas audzējiem, ja, kur, teiksim, izņemot radikāli ārā ar onkoloģiski, teiksim, pietiekam atkāpi, ja, mēs faktiski to defektu nevaram slēgt. Un tad mēs saucam talkā mikroķirurgus, kas veido tur lēveres, ja, vai no ar mikroķirurģisku šuvu, vai rotējot, ja, to lēveru sēdes defekts liels. Tā kā mums ir sadarbība ļoti liela. Es pat nezinu, vai ir kāda nedēļa, kad mums nav kopīgas operācijas ar mikroķirurgiem. Pie reizes par to krūti, vai vienmēr tad, ja tu nogriez krūti, pēc tam ir pilnīgs defekts, vai mikroķirurgs tomēr var uzreiz steigties palīgā un atjaunot krūti pietiekami tādu vismaz, lai varētu iet uz peldkostīmā uz pludmali? Redzat tā, ja to krūts audzēji noķert saulaicīgi, ja tas primārais veidojums nav pārāk liels, kas radītu izteikts defekts, kaut gan arī šeit ir tā saucamā onkoplastiskā ķirurģija, kura varbūt netaisa pilnu krūts rekonstrukciju, bet daļēji veido kaut kādas izmaiņas arī krūtī, kur saglabā formu. Pielietojiet arī implants, ja, var izdarīt ļoti smuki kosmētisku operāciju. Un es jau pieminēju to sentineli, jeb sarga mezglu biopsiju. Tas nozīmē, ka tiek saglabāts bieži arī tas limfātiskais aparāts, kas nerada sievietēm pēc tam tūskas un citas problēmas.
Tas ir viens, ja, un otrs, nu, teiksim, pilna krūts rekonstrukcija, to arī mūsu krūts ķirurgi veids. Ja, ne tikai kopā ar mikroķirurgiem, kaut arī viņi daļu šo pacientu ārstē, bet arī mūsu krūts ķirurgi veids, teiksim, arī operācijas laikā, ja jānoņem visi krūti, tiek ielikts espanders, kas izpleš audzes, lai pēc tam varētu ielikt protēzi. Ir arī tāda espanderi, ko var atstāt kā protēzi, tā kā, teiksim, arī mūsu krūts ķirurgi, nu, jāsaka, tādai vajadzētu būt arī ķirurģijas subspecialitātei, kas patreiz vēl nav atzīta, ja, viņi veic arī šīs rekonstruktīvās operācijas. Abās universitātes slimnīcās jau ir krūts ķirurģijas centri vai klīnikas vai nodaļas, kur šie pacienti koncentrējas. Liekas jau, ka onkoloģijas centrā tā proporcionālā onkoloģisko pacientu plūsma no visas republikas plūsmas sastāv kaut kur 75, ja ne vairāk procentus. Viss ir atkarīgs arī no pieredzes, protams. Atkarībā no lokalizācijas, man liekas, ka onkoloģijas centrs aptver no 60 līdz 80% visas onkoloģisko pacientus, kas ir mūsu valstī. Tas, ko pacienti visi grib dzirdēt, tas ir stāsts par kvotām, par virzību uz onkoloģiju, jo jebkurš cilvēks, kuram ir kaut mazākais aizdoms onkoloģija, Latvijā tomēr vēlās nonākt tavā klīnikā. Nu, es nezinu, kurš, varbūt vēl kaut kur Stradiņos un Liepājā, bet tomēr pamatā viņam ir tāda pilnīgi skaidra tendence, ka viņš vēlētos nonākt Austrumu slimnīcas onkoloģijas centrā. Es jau teiktu pie Viestura Krūmiņa, bet ļoti liela nozīme ir personībai, kas ir tavs onkologs, bet kāpēc tik kaut kā pagājušajā gadā radās tik neticama ažiotāža? Redzat tā, rindas, es pat teiktu, ir ļoti samērīgas. Lai nokļūtu primāri pie onkologa, 2-3 nedēļas, ja, maksimums, ja pie kāda konkrēta, tad varbūt savādāk. Ir iespējas arī, kā teikt, kad maksas pieņemšanas un rindas nav liels. Aizturēšana, aizkave, kā teikt, varētu būt, ja ir nepieciešama papildus izmeklējumi. Patreizajā laikā, grūti iedomāties ir kuņģa ķirurģija, resnās taisnās zarnas ķirurģija, vēl jau vairāk aknu ķirurģija, ja mēs neveicam kompjūteru tomogrāfiju vai magnētisko rezonanci. Un šeit rodas zināmas problēmas, ja, jo gan slimnīcas kvotas to neatļauj, arī, teiksim, es saprotu, ka arī ārpus onkoloģijas centra rindas ir liels uz šiem izmeklējumiem. Tā kā te varētu būt tas moments, kas novirz no tā zaļā koridora. Bet, Viestur, vai nav tomēr tā, ka tev tomēr ir lielāka uzticamība tam radiologam, ko tu strādā vienmēr komandā? Lai tu varētu iet uz operāciju, tev tomēr gribētos, lai tieši šis radiologs būtu skatījis šo konkrēto patoloģiju, jo viņš domā tā kā tu, un tu domā tā kā viņš. Vai tu tomēr var pilnīgi brīvi uzticēties katram pat ļoti labam radiologam Latvijas laukos? Diemžēl nevar, bet es negribētu teikt, ka tie pārējie radiologi ir zemākas kvalifikācijas vai kā, bet katrai vietai ir zināma specifika. Ja viens ir rajonā kaut ko tiek taisīt kompjūteru tomogrāfiju, viņiem pirmais uzdevums ir tikt pie diagnozes. Mums atnāk šis pacients, mums vajag redzēt, kāda ir saistība audzējam ar asinsvadiem, kāda tā situācija ir, vai mēs viņu varam izoperēt vai nevaram. Es pat nezinu, vai to mēs drīkstam prasīt, kā teikt, vispārējā praksē, ja, bet mums ir, protams, ļoti specifiski jautājumi. Tāpat tās arī, teiksim, pie aknu audzējiem. Pie aknu audzējiem, kāds ir attālums no lielajiem asinsvadiem, žults ceļiem, vai mēs varam starot, vai mēs varam viņam piedāvāt operāciju, kā ir izvietotas tās metastāzes. Ja? Tā kā... Vienmēr sakot, es gribētu pateikt mūsu pacientiem un īpaši tiem, kas maksā, ka tas, ka ir divas
kompjūtera tomogrāfijas onkoloģiskam slimnīcam nav nekas neparasts, jo pirmā bija vajadzīga, lai precīzi diagnosticētu, otra, lai precīzi operētu vai starotu, jo tās tomēr ir pilnīgi atšķirīgas lietas. Un nevajag uzskatīt, ka tas lauku radiologs, kurš ir diagnosticējis onkoloģisku slimību, kaut ko nav darījis pareizi. Viņš savu darbu ir izdarījis, bet lai operētu tā, kā to operē, piemēram, tas, ko es no mana viedokļa pusvēdera pazūd, vai nes, ka anesteziologs tikai var ievilkt dziļi elpu, skatoties, ko tu dari, tad tādā gadījumā, tad tur ir jābūt pilnīgi citai informācijai. Bet šeit ir arī jautājums par šo sarežģīto tehnoloģiju izvietojumu karti Latvijā. Jo, teiksim, nebūtu pieļaujami tādi gadījumi, ka pacients jau ir hospitalizēts Latvijas onkoloģijas centrā, un, lai precizētu šo varbūt ķirurģiskās taktikas apjomu un vietu un lokalizāciju, ir nepieciešama varbūt vēl viena magnētiskās rezonances izmeklējums, ir sevišķi pacientiem, kuri ir ar dzeltu vai neskaidri. Un tad jau esot slimnīcā, viņam tomēr ir jāgaida kaut kādas 3 līdz 5 dienas, kamēr viņš tiek līdz šim aparātam, jo pacientu plūsma ir ļoti liela. Patiesībā sakot, pie šādas plūsmas un šajā vietā, šajā centrā būtu vajadzīgs vēl viens aparāts. Bet, ja es skatos, kur Latvijā šie aparāti tiek uzstādīti, kādās vietās un teritorijās un kādām pacientu plūsmām, tad man ar nožēlu jāsaka, ka īsti tādas stratēģijas šo aparātu pielietošanai ar maksimālu mērķtiecību nav. Un, tas ir slikti, un slimnīcai šodien ar saviem tarifiem pašai nopirkt šo te magnētiskās rezonances aparātu vēl vienu, kas ir ārkārtīgi nepieciešams, nav iespējams. Un tāpēc droši vien, bet plus varbūt attēlu diagnostikā ir tas, ka mēs virzamies uz telemedicīnu, un mēs virzamies uz attēlu pārraidīšanu, un tad ir jautājums, vai tie cilvēki, kas pacienti izmeklē, prot iegūt pareizu attēlu, un tad viņu pārraidīt līdz ārstam, kas to spēj nolasīt. Viņam jau nav jāsēž ārstam blakus pie aparāta. Tā ka tas ir arī darba organizācijas un sadarbības jautājums. Mums raidījums tuvojas beigām. Pasaka, kas jauns endokrinā ķirurģijā? Piemēram, vairogciedzerī ir kaut kādi mezgli. Pamēģina kliedēt mītu, ka tas nozīmē nogriezt gandrīz visu kaklu. Nē, tā tas gluži nav. Gluži otrādi ir. Iespējams, mums tiek izdarītas drusku pa daudz vairogdziedzera operācijas pie katra mezgla. Un šeit jau ir tas stāsts arī par šo te precīzo diagnostiku. Ir vai nav nepieciešams šīs vairogdziedzera punkcijas, kuras var izdarīt pat 5 mm mezglam, bet tas ir tomēr jāskatās uz attēlu diagnostiku, uz klinisko ainu, uz endokrinologu pieredzi. Viss tas izvērtējums arī konsīlija veidā, kur piedalās vairāk speciālisti, lai pateiktu, kuram pacientam ir nepieciešama šī operācija. Ja saulaicīgi tas viss ir darīts, tā operācijas mēdz būt ekonomas, varētu teikt, pēc apjoma, izmaksu ziņā viņam arī jābūt ekonomiskām. Par vairogdziedzera ķirurģijas standartiem, ir arī minimāli invazīvās tehnoloģijas, kuras pielieto, viņas vien Latvijā pārāk izplatītas nav. Lai gan pasaulē tehnoloģiski virzās uz robotu asistētām ķirurģijām, biznesa pasaulē 5 miljārdi gadā uz šīm tehnoloģijām, 3000 robotu iekārtas izplatītas pasaulē, 600 000 minimāli invazīvas operācijas, bet komplikācijas lielākas un izmaksas uz vienu pacientu ir ārkārtīgi lielas. Tā kā es nedomāju, ka tuvākajā laikā vairogdziedzera ķirurģijā un vispār mūs varētu paglābt tehnoloģijas. Mūs var paglābt gudrs un zinošs ķirurgs, kurš zina kompetences un kurš prot apstāties brīdī, kad to nevajag darīt. Tad netīšām sagadīšanos jums abiem diviem kundzes māca anatomiju. Cik bieži ķirurgam vispār jāiet uz patanatomiju ir? Patanatomija tēt nav bieži jāiet, jo jāsaka tā, ka autopsijas skaits ir stipri mazinājies. Bet saistība ar patologiem, kas, teiksim, dod diagnozi no onkoloģijā, jau tā ir vistiešākā. Es pat neatceros, kā ļoti varbūt tipiskā gadījumā tu esi apmierināts ar to atbildi, bet bieži vajag sazināties ar patologu un precizēt tomēr to izmeklējumu. Kas zina anatomiju, operē ātri un veikli, tas, kas nezina, lēni preparējot. Ar šo ziņu mēs arī šodien beigsim. Mūsu raidījums šodien beidzās. Mums vienkārši ir atņēmuši 1 minūti, bet mums ir
priekšlikums. Lasiet žurnālu ārsts LV. Ārsti jums stāsta patiesību.